Čau visiem, mani sauc Kristaps un šodien es kāpšu kalnā. Tātad startēju gan izvēl no savas mājas. Tur tālumā var redzēt uz to kalnu. Ideja ir aizbraukt. Pēc maniem aprēķiniem apmēram 13 km attālumā. Laidīšu ar savu ričuku. Nekas man īsti pat neesmu sagatavojies, pat pudelītes nav, ne kameras, ne ielāpi, tikai pumpas, principā. Un viss. Ja viss ies pēc plāna, tad pie kalna pakājas būs apmēram 40 minūtes. Šeit tāds foršs veloceliņš ved, gan izvēl līdz pašam kalnam. Jā, te var redzēt skatu uz kalniem. Un kanāls šeit aizsprāstu sistēmu. Tiem kanāliem es citā viņi kā pastāstīšu, kas tas ir. Var redzēt, cerams. Spīdrums cauri. Putnieks. Sagurs. Tāds te celiņš, te principā cauri iet visam. Baigi forši. Plāni mainās. Es domāju, nebraukšu pēc navigācijas, bet braukšu tā kā tur, kur es redzu to kalnu uz to pusi. Jo man liekas, to, ko es uzliku navigācijā, tas ir vēl tālāk. Redzu kaut kādu virsotni. Spīd tur. Mēram uz to pusi arī virzīšos. Kaut kādiem zagļu celiņi. Gan jau kaut kur nonākšu. Uz kāda kalna. Braucu caur kaut kādā privātmāju rajonā. Sudī, ja būtu kompass, būtu forši uzlikt azimutu un tad braukt. Jo tu redzi to kalnu, tad ir viegli saprast, kur kāds drona lidinās. Uz kuru pusi braukt, bet ja neredzi, tad tā orientēšanās nojauj. Es tā uz Jušku braucu. Un re, kur ir spīd manie kalnī. Tagad jāskatās kaut kur braukt, laikam pa kreisi vai pa labi. Kurš tuvāks, kurš augstāks. Tuvāk un tuvāk brauc, viņi liekas lielāki. Zitā pa gabalu likās aina tāds, tā kā kalniņš jātur. Nē, nothing special, bet viss skatās, ka tur līst. Kas nebūtu liels pārsteigums te, jo te līst tik pēc stundas. Nu labi. Cerams. Neko cerams, labi. Tagad viss. Bišķiņ jau tālāk esmu aizbraucis, paspēju arī iesvīst. Te kāds no šejienes pavarās skats. Te ir tā kā bija zīme, ka tas ir privātais ceļš, ka te pat ar močiem nevar braukt kvadriem. Tā un tā. Tagad laikam sākās tas pats, braukšana kalnā. Tā nepierasti eglis saukt, man liekas, bija. Jo parasti tie kalni, varbūt, nezinu, bet, tie kalni paši pa sevi nav ar kokiem, viņi tādi pliki ir. Pliki! Nav te daudz mežu. Laikam vajadzēs kaut kur noplēst kaut kādu žagaru vai atrast selfie stikam. Šis tāds te slīpums, daži grūti saprast. Dzeloņdrāts kaut kāds. Varbūt tur kaut kāds aitas ganās, kaut kas tāds. Nopļauta zālīte. Jā, aitas vekurē. Te kaut kādi dūgruši. Kas kaut kas nojaukts.
zem ūdens. Labi, pagaidām pīsaut. Tā, pabrauc 5 minūtes tālāk. Te šī tāda te zīme, tā kā kaut kāda Greenside rezervora taka pa labi. No parking, no bikes domāts tā kā moču vai ričuki. Tas Churchill Hills, vai kā viņš tur izrunājās. Tas laikam iet pa labi. Tas skats aiz muguras. Nevar saprast, jāpastās varbūt navigācijā, kur labāk braukt pa labi. Pa labi vai pa kreisi. Kā tur rakstīts, ka ir pa labi. Varbūt pa labi. Labi, jāpārbauda navigācija. Masējām tālāk. Skats aiz muguras jau šitāds pavarās. Te kaut kāda grava iet. Ja es pareizi saprastu, tad tur augšā, ja gravai kalna augšā būs tāds kā rezervors. Ūdens krātuve, ne rezervors. Šitāds skats. Šitāds es te masēju augšā. Nav tā, ka baigi grūti, tāds tiešām slikums. Jā, skati forši. Oi. Krūmi. Kaut kāda ceļa norāde būs tūlīt. Tas ir džamps. Iekšā gravā. Aizbērts laikam, lai tur neviens nebrauc. Fikiņas. Kur lai brauc? Vai. Tā, kas tas ir? Churchill Road. Churchill Road 1 mile. Kaut kur tur pa labi ir lidosta. Lidmašīnām diezgan bieži virs galas jādara. Pa kreisi, pa labi. Krustceles. Ko kā jāpastās navigācijā, bet navigācijā rādās tikai viens ceļš. Path. Churchill Road. Paths ir taka. Uz to ceļu. Tas tā kā shortcuts vai? Un šitas, kas te iet tur, tas ir tā kā ceļš. Proši pa lielo ceļu līdz tam rezervātam. Pēc tam nākošajā reizē visur pa labi braukt. Šoreiz mums brauksim visu laiku pa kreisi. Laikam tā ir darīšu. Labi. Pīsaut. Piezīme pašam sev. Nākošais vismaz paņemt ūdeni līdz padzerties. Bišķiņ tālāk paminos. Grava. Uz GoPro laikam nevarēs redzēt, bet tur tālumā spīd kliņšu, es nezinu, kas tas ir. Avotiņš upīt. Te gravai apakšā. Un tas foršas klintis. Un principā laikam tur, kur tā zaļā zālīte, tās slīpums, tās kā dambis ir ūdenskrātuve kaut kāda. Un tad es uz turieni. Turien pamazām virzos. Jā, priklīgi skat. Labi. Masēju tālāk. Rekur. Rekur tas ūdenskritumiņš, kas tur pirms tam rādīja. Višķi grūti sāk palikt. Bet, tūlītās jau te dambis viss stūra. Ja es domāju, paliks vieglāk. Es tā domāju. Ja ne fiziski, tad vismaz morāli. Tu jau skoki te pa labi. Kaut kāds kalniņi vēl augstāk.
vienkārši noskalošu seju. Tā bez ūdens. Grūti galvenais tagad neievelties te iekšā. Un daudz nāk atdzesēties tev iemīta taciņu. Masējam uz dami. Tikko uzbraucu uz tā izsprosta. Kā es normāli piedzītis. GoPro galvenais nenomest. Štāds tas kāds interesanta sistēma. Tā ūdens pāri lejās. Kaut kādi čalīši tur tālumā arī kaut kur kāp. Skats uz Glasgow. Es pat nezinu, kur lai laiž labāk. Mums no sākuma pa kreisi jāizlaiž. Pēc tam pa labi. Bišķi piekus. Šāds tā ezeriņš. Ūdenskrāta. Tālumā lidmašīnu var redzēt, ka lēnām ceļās. Tur laikam visticamāk lietas nāk virsū. Vietējie te gāja garām teica, lai es kaut kādu Humphreyu iečakoju. Es nezinu, kas tāds ir. Es zinu, ka šitā te vieta kaut kur. Kaut kas te saucās. O, tur pašu tāds Pampakas kalniņš. Šitas ir Čočno. Deaths have occurred at reservoirs. Deep cold water risk of drowning. Steep and can be dangerous. Achtung, Achtung. No access for unauthorized personnel. Deep cold water. Tur otrā pusē ir kaut kāda maz cilvēciņa spīd. Uz kurien lai te uziet. Es laikam domāju pēc tam tur. Uz to, kas aiz manis ir uz turien laist. Te es laikam tikai tā bišķi pastīšos. Varbūt mēģināšu tur tajā augstākajā vietā uzlīst. To jau. Viss tur tālumā diezgan maziņš saka pastīt. Viču, ko atstāt te vai? Neatstāt. Ķipes braukšu lejā. Nošu. Labi. Pieslēgšos, ka tie laikam būšu tur augšā uzkāpis. Pēdējie metri. Aizu fona skatiņu. Pēdējie metri līdz augšai. Es jau, man liekas, tas vairāk dēļ tā, ka te gaiss retināts, nevis tāpēc, ka piekus 200 punkti. Tāda sajūta, ka tu
tuvāk tur tojies tam galam, viņš attālinās tālāk un tālāk. Kaut kādai virsotnē jau tur ir jābūt, lai tiekamies galā. Nē, es vēl neesmu augšā. Nečkojiet uz to tā stāvkrasta. Maigais. Skats pavarās šitās. Un es idejas gribu uzkāpt uz tā kā virsotnes, no tā, kad augstākas vietas nav. Kāda jēga uzkāpt puskalnā. Nu, nekā. Esmu bijis uzkāpis līdz pusei vai gandrīz līdz Kilimandžaro vai tur Everest. Turiens izstāsta lietas mākoņi. Izstāsta, kā tas ar ieričkiem normāli vāli. Nu, tur jābūt točna augstākai vietai. Tur vēl tālāk var redzēt kaut kāds rezervārs. Interesanti, tā kā kalni iekšienē. Tāda ezeriņa, nekad nebija tā redzēt. Tur varbūt var redzēt arī kaut kādi raskai. Kāpi kaut kā. Tas pampaksot, jā, tas izstās baigi interesanti. To laikam kādu citu dienu. Tāpat arī tā uzvāks droši vien kāja. Uz darba būs vēl jābrauc. Domāju, lejā braukt, bet bremzes nosvils vienā piegājienā. Nu kā, nu cik vēl var? Pārāk viegli. Pazirties gan baigi gribās. Tā. Jau cik vēl taču slīpums augšā. Es vispār gribēju uz šito pusi tikai tā. Fiksi uzskriet augšā un tad iet uz to otru pusi. Jo tā, no lejas izskatījās, ka tā otra pusi ir augstāka, bet to vietu nemazais tā mazākā kalniņa nevarēja redzēt. Labi, šitam toči nejābūt. Virsotni. Labi. Lasējam augšu. Vienu roku bišķi gruta. Nē. Vēl. Nu, tā nav augstākā vieta. Ir vēl. Tur kaut kādi kalniņas bija. Labi. Dzin. Bīdos tālāk. Es gribu vienreiz tik līdz augstākajai vietai, lai braukt lejā, mēģināt braukt lejā. Cerams, baterija pietiks, es domāju, uzlikt GoPro, tad nofilmēt. Nekas interesants jau tāpat nebūs. Baigā hodā es neplānoju laist lejā. Ievelšos vēl kaut kur. Ja ne pašam tā nebūtu omulīgi. Pieslēgšies pēc pāris minūtēm. Šitai točni jābūt augstākai vietai, tur tālumā. Var redzēt, tur spīd tāds tā kā bluķīts akmens.
Mūsu bites kaut kādas uzbruk. Fuck. Neko nezinu. Tā, nu kur ir taka, no kurienes uzlaida uzkāp. Beidzot esmu līdz augstākajai vietai ticis. Tā jau forši skata. Tur laikam līst. Kāds meža gabals. Uzkāpu ārā, satiku to te vietējo, kas tur iepriekšējā kadrā nāca. Viņš pastāstīja laikam, ka šitā te virsotne, kur es te stāvu, ir kaut kādi ļoti uzbruk 365 metri. Un kad šodien it kā vēl ir diezgan apmācies salīdzinoši, jo tad tur visus tos kalnus var vēl tālumā redzēt, ļoti tālu. Un viņš teica vēl, kad kaut kā tur bija virs 900 laikam metriem vai kā, tad tas kalns saucās Monroe vai kaut kā tā, un tad Skotijā tādi ir 200, cik tur bija 40, un kad vajag visus savākt. Tā, kur te viss skats uz to ūdenskrātuvis no tās puses atnāca. No sākuma gribēju laist uz to pusi, bet izskatās, kad no šitās puses ir labāks skats. Varbūt es tur pamēģināšu kaut kur aizlaist, tā lai vairāk papastīties uz pilsētu. No tās puses laikam gāziens nāk. Miljons te man kaut kādi odi. Principā Skotijā nav odi, bet šie kaut kādi, nezinu, kalnu knišļi, kas man te uzbrūk. Tas kāds. Tikko nolaidos lejā, nobrauc. Es tās, kad lietas mākonis tieši nāk un virsū. Kaut kas jāiekož. Galvenais arī, kas man ir līdzi čipsi un daži banāni. Nekam ja baigi gribās dzert, labāk. Un 2 variantiem banāns būs labākais. Labi, ātrāk bišķiņ baterija ceļam lejā. Ja bremzes nenosvils, varētu pafilmēt. Es par to šķibjonku laižu lejā. Labi, peace out pagaidām. Labi, laižam.
Es jau gan izvēju mājās. Principā viss bija forši. Ja to, ka pakaļ bišķiņ piekususi, tāpēc, ka nebija velo šorti. Un piezīme vēl sev nākošais paņemt padzerties līdzi. Kaut vai ūdeni. Un nebraukt ar riepu, kas laiž gaisu. Tāds šodienas piedzīvoja. Tas šodien nebūs viss. Uz drīz tikšanās.